Esiet sveicināti raidījumā Spriedra Delfi TV un RTV ētrā. Studijā Andris Auzāns. Kļuvuši zināmi Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultāti. Kā vērtēt vēlētāju izvēlu un aktivitāti gan Latvijā, gan citvietā Eiropā? Vai sagaidāmas pārmaiņas Eiropas Savienības politiskajā kursā? Kāda bijusi vēlēšanu kampaņa un tās vēstījumi? Un kā vēlēšanu rezultāti ietekmēs turpmāko politisko gaisotni Latvijā? Par to visu runāsim šajā raidījumā. Par to šodien izjautāšu divi žurnālistes, politisko un arī citu notikumu vērotājus. Žurnāla ir galveno redaktori Nelija Lošmala, sveicināti. Sveiciens. Un Latvijas televīzijas raidījumā Kas notiek Latvijā redaktori Madaru Fredriksoni. Labdien! Sveiki! Un vispirms atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumu viešņām varat uzdot vietnē slido.com, izmantojot kvadrātu kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu vēlēšanu rezultāti vienā vārdā bez diakritiskajām zīmēm. Vispirms par kopējiem secinājumiem. Vai pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas aizvadītajā naktī esam pamodušies pavisam citā Eiropā? Man liekas, ka nē. Tomēr apmēram tajā pašā Eiropā kaut kādas izmaiņas jau būs Eiropas parlamentā kopumā pārbīdes. Un īstenībā arī labas pārmaiņas man šķiet mūsu kandidātu atlasē, fināla devītniekā. Man liekas, labākā ziņa šķiet tā, ka Kremlinu skaits ir samazinājies līdz 1. Vai pusotram īstenībā. Tas man liekas ļoti labi. Ļoti bēdīga ziņa man personīgi, kā feministei, ir tā, ka mums ir tikai viena deputāta sieviete ievēlēta. Tas nav labi. Bet tas bija laikam likumsakarīgi, jo lielākoties sarakstu līderi bija vīrieši. Un daudziem sarakstiem tikai pirmais kandidāts arī ir ievēlēts. Un tur, kur tā nav, tur, kur sieviete bija pirmā, tur tomēr pieredzējušāks politiķis ir apsteidzis. Jā, par šo arī atsevišķi parunāsim. Bet par kopējiem secinājumiem, vai būs vai nebūs cita Eiropa, vai būs vai nebūs jaunas ēras sākums? Tās lielās frakcijas jau it kā paliek tās pašas, ja? Bet tas, kas pilnīgi noteikti ir, mēs redzam, kas notika ar Lepēnas šo pārliecinošo pārsvaru, ko viņa guva Francijā. Tāpat šī alternatīva Vācijai, ja, ir patiesībā, tomēr spēcīgi nostartējusi Vācijā, ja? Un ņemot vērā, ka šīs partijas un viņām radniecīgi noskaņotie ļaudis Eiropas parlamentā jau iepriekš ir bijuši tādi skeptiski attiecībā uz palīdzību Ukrainai un tam līdzīgi, jo viss tas, ko primāri šeit, visi skatoties, visi to saista tikai ar migrācijas politiku, bet caur šo migrācijas politiku, ja, ir droši vien, ka diezgan paredzams, ka mums arī tāda varētu būt Eiropas parlaments, kurš varētu būt skeptiskāks attiecībā uz turpmākiem finansiāliem atbalstiem Ukrainai. Un tā, man šķiet, mūsu reģionam nepavisam nav tik laba ziņa, lai veicās tiem mūsu Eiropas parlamenta deputātiem, kuri ir uzsvēruši, ka to gatavību cīnīties, turpināt cīnīties arī par to, lai šis atbalsts Ukrainai un Ukrainas atjaunošanai, kad karš beigsies, no Eiropas Savienības neapsīkt, lai viņiem veicās un lai viņiem pietiek jaudas un argumentu, jo skaidrs, ka kaut kāda pretdarbība būs. Vai varat piekrist, ka būs mazāks atbalsts Ukrainai? Es ceru, ka nē. Jāskatās līdz galam, kas notiks ar to ģimeņu izveidošanos. Tur tomēr ir tik daudz nezināmo. Vēl joprojām. Es domāju, jāpagaida tas jūlijs, kad sāksies reālais Eiroparlamenta darbs. Kaut kāds signāls varbūt būs arī prezidenta ievēlēšana parlamenta. Man liekas, ka Metsola līdzinājā prezidenta ir bijis ārkārtīgi spēcīga Ukrainas atbalstītāja. Viena no drosmīgākajiem politiķiem, kas īstenībā no visām Eiropas institūcijām pati pirmā devās uz Kijevu, tik līdz okupanti tika padzīti pirmajā mēnesī. Citreiz ir arī ļoti atkarīgs no vienas personības. Tas var uzdot toni, un es nenovērtētu par zemu arī to, ka no mūsu sarakstiem ir ievēlēti ļoti pieredzējuši cilvēki. Pat ja viena balss tā būtu tikai, tad tā var būt ietekmīga, ja tā sasniedz, ja tā ir cienīta tajā ģimenē, ja tajā cilvēkā ieklausās.
Un tad secināsim, vai mūsu cilvēkos ieklausīsies vai ne. Uz ekrāna varam paskatīties, ko tad esam ievēlējuši šeit Latvijā. Tātad Valdis Dombrovskis, Ivars Ieps, Sandra Kalniete, Rihards Kols, Vils Kristopāns, Reinis Pozņaks, Mārtiņš Staķis, Nils Ušakovs un Roberts Zīle. Vai ir kādi pārsteigumi? Man personiski nē, bet arī daļēji tādēļ, ka šis šķiet diezgan likumsakarīgi arī no tā, kas bija mūsu socioloģiskais pasūtījums sociologiem. Es, protams, varu apsveikt Arni Kaktiņu pirmām kārtām, jo Arni šie vēlēšana rezultāti, kas, kā zināms, vēlēšana socioloģija, tas rezultāts ir visprecīzākais vispār socioloģiskais rezultāts, kāds var būt. Šie rezultāti pierāda to, kā SKDS prognozes, lai kā viņas dažiem nepatika un daži šķendējās un daži apstrīdēja, tomēr ir bijušas stipri vien precīzākas par tām, kas varbūt rodās tur dzīvojoties Twitteros, TikTokos un dažādos sociālajos tīklos. Ir kaut kas no šī saraksta, kas tomēr varbūt nesakrīt ar tām prognozēm, tik precīzi? Principā jāteic, ka vienīgais, tajā sarakstā attiecībā uz Vili Kristopānu bija diezgan paredzams, ka partijas rezultāts būs tas, kas viņam nodrošinās iekļūšanu šajā devītniekā, lai gan viņš pēc šīs individuālā vērtējuma, ko mums SKDS gatavoja, bija 15. ja nemaldos. Un Reini Pozņaka, es domāju, ka tomēr likums saka, ka pirmais numurs iekļuva, lai gan pēc tām individuālajiem reitingiem izskatījās, ka arī Raimonds Bergmanis varbūt ir pat atpazīstamāks kaut kādā daļā. Ir kādi pārsteigumi? Tomēr vēlēšana līderis netika precīzi prognozēts, jo aptaujās Nacionālajai apvienībai kā partijai, kā sarakstam bija līderpozīcijas, aptaujās pēdējās. Bija ļoti tuvu. Ļoti tuvu, bet tas ir tas, ka šeit arī viņi ir tuvu. Bet tomēr tas bija otrādi. Bet ņemot vērā to, ka bija diezgan daudz neizlēmušo, varbūt ka tas arī tad varētu norakstīt to uz šo neizlēmušajiem, nevis uz to aptaujas kļūdu. Tomēr no aptaujām izskatījās, ka vēl varbūt kāda partija varētu pārvarēt. Es, piemēram, biju tiešām nobežījusies par to stabilitāti, jo aptaujās viņiem bija labāki rezultāti krietni. Varbūt cilvēki tomēr pēdējā brīdī ir nolēmuši neaiziet. Man liekas, tā varbūt arī viena no svarīgākajām ziņām. Principā Krievu vēlētājiem šis ir vismazāk aktīvās vēlēšanas, ja salīdzina to rezultātu kādu nosacīti sakot, uz krievvalodīgajiem vēlētājiem orientētās partijas, jebkad Eiropas parlamentā ir ieguvušas. Es gan teiktu, ka droši vien, ka tajā stabilitātes neiekļūšanā ir zināmi nopelni konkrēti Nilam Ušakovam, jo tas, ko nevarēja nepamanīt šajā kampaņas laikā, es, protams, nezinu, ko viņš stāstīja tiem vēlētājiem, kas ar viņu tikās turjos pasākumos, kur viņš to cukurvati tur mikrorajonos dalīja, bet visās diskusijās publiskās un arī viņa tādos video rullīšos, kas ir tie tīkla rullīši, bija ļoti redzams, ka Nils Ušakovs ir acīm redzot gana pieredzējis politiķis, lai viņš saprastu, ka viņš cīnās, ka tās viņa elektorāta balsis var aiziet vai no stabilitātei, kā tas ir noticis Saeimas vēlēšanās, vai Latvija pirmajā vietā. Un patiesībā viņš tā ļoti mērķtiecīgi, faktiski uz to konfrontāciju galvenokārt gāja ar šiem, protams, viņam bija plakāti tur pret naidu un nacionālismu kaut kādu, bet tā cīņa, kā tāda reālā cīņa, bija ļoti labi redzams, kā Ušakovs, kuram, kā izrādās, tomēr ir gan augsts vēl aizvien tas personiskais reitings, lai kā mēs tur varbūt tās kāds par to būtu pārsteigts brīdis. Viņš ļoti mērķtiecīgi faktiski. Viņš gāja pret Latviju pirmajā vietā un pret stabilitātei. Bet viņa rezultāts tomēr ir vājš. Nav tā, ka šie vēlētāji domā, par stabilitāti neiesim par Ušakovu. Saskaņas rezultāts arī ir vājš. Tā ka tomēr šie cilvēki nav aizgājuši balsot. Bet jājautā, kur ir palikuši tās balsis, kas iepriekš tika atdotas par Tatjanu Ždanoku? Es domāju, ka šie cilvēki nav aizgājuši. Viņiem nav bijis par ko balsot. Jo tas kopējais krievvalodīgo vēlētāju to partiju skaits ir ļoti zems. Tas ir zemākais balsu skaits, kāds ir bijis līdz šim Eiropas parlamenta vēlēšanās. Salīdzinot ar dažiem citiem gadiem, es tagad no galvas nepateikšu, pat 3 reizes mazāks.
Tā ka tas ir būtisks Te arī nonākam secinājums. pie tā jautājuma par aktivitāti. Uz ekrāna varam paskatīties vēlēšana aktivitātes karti, sociālos mēdījos par to runā. Un tādēļ arī gribēju jautāt, vai tas ir labi, ka Latgalē uz vēlēšanām aizgāja mazāk cilvēki, līdz ar to balss negūpa pavisam prokrieviski kandidāti. Skumji ir tas, ka Latgalē tā vēlēšana aktivitāte ne jau tikai šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, bet Latgalē konsekventi ir zemāka vēlēšanu aktivitāte. Es pat nezinu, kā to var mainīt. Nē, mēs, protams, varam uz šo tēmu paskatīties tā, vai ne, ka ļoti labi, vai ne, ka viņi tur negāja un neievēlēja, teiksim, Olgu Petkeviču. Tas būtu tāds, varbūt tas reālais variants. Bet tas, ka Latgale kā tāda vispār tā viņas līdzdalība Latvijas politiskajos procesos ir jau gadiem salīdzinoši zemāka, un neviens ar to neko nedara. Pēc tādā nozīmē, ka ne jau viņas tur ar mietu ir jādzen uz vēlēšanu iecirkņiem. Tas tādā, kad latviešu partijas vēl aizvien īpaši nesaspringst, mēģināt uzrunāt to Latgali. Par Latgali, jā. Es domāju, ka tur ir dziļa tiešām problēma, kas ir 30 gados ielaista neatkarības. Man bija iespēja iepazīties ar vienu izvērstu pētījumu, kas tiks publiskots īsi pirms jāņem. Friedricha Eberta fonds to ir izveidojis. Un tur, skatoties cilvēku vērtības, piemēram, atbalsts demokrātijai vai stingrai rokai, atbalsts brīvībai, Latgale atšķirās no pārējiem reģioniem ar to, ka tur ir daudz zemāks atbalsts šīm lietām, kas mums ir fundamentāls. Vispār valsts nākotnē. Un tas ir skaidrs, ka jāstrādā gan ar šo krievisko auditoriju, gan ar Latgali. Un es tur ir idejas, kā strādāt? Jā, es domāju, ka ļoti stingri jāturpina šis latviskās informācijas telpas tāds skaidrs uzsvars, jo viena no problēmām šajos 30 gados ir bijis tā, ka cilvēki nav iemācījušies latviešu valodu, jo krievu valoda ir pašpietiekama. Tieši tas ir tas, kas jāmaina. Un caur skolām jaunā paudze kļūs, integrēsies šajā mūsu kopējā sajūtā par to, ka Latvijas valsts ir svarīga un tā ir jāsargā. Un tajā aptaujā arī, ko es pieminēju, tieši jauniešu dati ir ļoti cerīgi. Es domāju, ka to padomu veco paudzi, kas joprojām sapņo par atgriešanos padomu laikos, un tādi ir daudz, kuriem ideālais laiks Latvijas vēsturē ir padomu laiki. Latviešiem vidēji tas ir niecīgs procents, 1%, bet krievalodīgo un latgales iedzīvotāju vidū tas ir nesamērīgi daudz. Ir idejas, kā Latgali uzrunāt? Latgalē, protams, ka var rīkot speciālos reklāmas rullīšus un tā tālāk, bet tā vienkāršā lieta jau ir, nav jau tie ceļi tik ļoti briesmīgi, lai jūs nevarētu aizbraukt un uzlikt to telti, un lai nebūtu tā, ka Daugavpils iedzīvotājs saka, ziniet, mums jau te tikai saskaņas telts bija. Ceļi Latgalē labāk nekā Vidzemē. Tieši tā. Mans viedoklis. Subjektīvs. Līdzīgi vismaz par dažām vietām, bet, es cik saprotu, stabilitātei ir pat kaut kāds reģionālais birojs, ko viņi ir novietojuši Daugavpilī, bet principā jau mēs taču redzam, kaut vai caur to pašu Reizeknes domas atlaišanas epopeju tagad, ka faktiski jau neviens tā tiešām no tās Rīgas īpaši tā kā zinis par to Latgali neliekās, un tad saskaņa centra partija tagadējā, bijusi Krievijas Savienība. Tā joprojām eksistē, viņiem vienkārši nav bankas konta. Faktiski ar nosaukumu centra partija, stabilitāte. Tie ir tie, arī, es pieņemu, ka arī suverēnā vara var kaut ko var būt, Viņi brauc, viņi ir kaut kur runātajās teltīs, viņi tur tās cukurvates vai karodziņus vai bukletiņus dala, un savukārt pārējie, tomēr ir tā sajūta mazliet. Un es domāju, ka labi, tas kāda mums te Rīgā sajūta, bet arī, ka tiem cilvēkiem Latgalē ir jau tā sajūta, ka viņiem ir tā kā atmetuši ar roku. Tad lielā mērā arī politiķi vainīgi. Savā ziņā, jo principā tāda Latgales uzrunāšana kā prioritāte nav iezīmējusies. Mums ir mūsu lieliskie tradicionālie elektorāti Kurzemē, Vidzemē,
Vidzemē, kur ir tradicionāli visās vēlēšanās salīdzinoši ļoti aktīvi. Pārējais tā Latgalijā, diemžēl. Un es domāju, varbūt ir tā kā tomēr tagad tās partijas, kurām ir valsts finansējums, liels valsts finansējums, iespējas varbūt beidzot, tā kā ir pienācis kaut kāds laiks padomāt, par to, ka ne tikai kā mēs tur kaut kādus grāvis gar to robežu rokam, bet kā mēs tiem cilvēkiem, banāli skan par tām sirdīm un prātiem pacīnamies. Kopumā tad ir nobalsojusi trešdaļa balstiesīgo. Ja nebūtu kara faktors, būtu vēl sliktāk? Jā, es domāju, jā. Jā, jo Nacionālās apvienības rezultāts to rāda. Nacionāla apvienība ir faktiski labākais rezultāts daudzu sasaukumu laikā. Es domāju, ka tas ir tieši kara faktors, kas ir mobilizējis. Kara faktoru un aktivitātes. Piekrītu, un kā mēs redzam, arī patiesībā ne tikai Latvijā, arī vēl jau šur tur vai nē, vai tas ir tīri tikai kara un šis drošības aspekts, vai tur ir arī nāk klāt arī tie ekonomiskie satricinājumi, kurus tomēr, lai vai kā mums te šķistu, ka mēs esam mazie nabadzīņi, bet patiesībā arī jau tā turīgā Eiropa ir izjutusi tās energocenu krīzes un visu pārējo. Ja. Tomēr ir mobilizēšana. Paskatīsimies, Vācijā arī ir ļoti laba aktivitāte, lielāka nekā šeit aktivitāte. Jā, es teiktu, ka 10% būtu zemāk. Man nav datu, bet skatoties, analizēt tos rezultātus, es teiktu, ka kādi 50,000 varbūt. Atgriežoties pie tā, ko tad mēs esam ievēlējuši, gribēju par konkrētiem cilvēkiem jautāt konkrēti par to, ko neesam ievēlējuši. Vai Krišjānam Kariņam vairs īsti nav nākotnes politikā, vai arī ar laiku viņa viss nelaimes vēlētājiem var aizmirsties, ņemot vērā, ka Krišjāns Kariņš saņēma visvairāk svītrojumu. Viņš arī saņēma ļoti daudz plusu. Principā, redzot viņa rezultātu, ir skaidrs, ka vienotības vēlētāji pilnīgi sašķēlušies tajos, kas saka, Krišjāna, šis nav ok. Un tie saka, kāpēc cilvēku uzbruk Krišjānim? Man liekas, ka tas ir viņa secinājums. Varbūt, es domāju, ka iemesls šai svītrojumu lietai ir viņa komunikācija. Es domāju, ka tā bija diezgan augstprātīga un tāda, apmēram, es daru labāko, ko es varu, jūsu labāko, tad jūs tauta to nenovērtē. Komunikācija vai vispār nekomunicēšana? Nē, absolūti piekrītu, jo godīgi sakot, brīžiem skatoties, man šķiet, ka šajā studijā bija pēdējā reize, kad Krišjāns Kariņš kopā ar to vienotības komandu bija tādā plašākā iznācienā. Pēc tam es nezinu, vai viņš pats nolēma, ka vairs viņš publiskās garās diskusijās nepiedalās, vai tas bija kāds, vai tas varbūt bija kāds kampaņas vadītāju lēmums, ja? Bet principā, klausīties šo teni, mūsu vēlētājs arī patiesībā ir diezgan piedodošs. Un tajā brīdī, kad cilvēks atrastu sevī to spēku pateikt, ziniet, tas ir bijis nesamērīgi. Nevis visu laiku šis es neko nezināju, ko jūs man pārmetat, man ar tādiem sīkumiem nav laika nodarboties, tad jāatgādina viņam, ka Kariņa kungam viņam pirms 2 gadiem bija intervija BBC Hard Talk. Un tur bija arī kaut kāds jautājums par gāzes krājumiem vai kaut ko. Un viņam raidījuma vadītājs tā arī teica, jūs nevarat nezināt, jūs esat premjerministrs. Jā, es domāju, ka tas ir tiešām neveiksmīga taktika, tāda, kas varbūt arī saskana ar viņa personību. Bet es nezinu, varbūt viņš kļūs par, es domāju, varbūt viņš kļūs par NATO. Šaubos. Ar šo kritienu pirmām kārtām, ne man dot padomus vienotībai, bet es stingri domātu par to, vai apvienības jaunā vienotība priekšsēdētājs var būt cilvēks, kuram ir šāds rezultāts. Nav tas tāds kritiens. Tas ir tiešām plus un strīpojums skaits ir ļoti līdzīgs. Jā, bet vienalga, jebkurā gadījumā, principā, tas ir iespaidīgs kritiens tajā iekšējā ranžējumā. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, ja kaut kur lobēt jebkādiem politiskiem amatiem, cilvēku pēc šāda kritiena ir arī patiesībā daudz grūtāk lobēt jebkādiem politiskiem amatiem arī kaut kur ārpus Latvijas. Jo faktiski
viņš ir nepiekritīšu. Es domāju, ka tur interesē cilvēks kompetence. Un tas, ka Kariņam ir kompetence veidot kompromisus, runāt ar dažādiem spēlētājiem. Man liekas, tieši tā ir tā problēma, ka viņš kā Latvijas premjers bija īstenībā samērā nabadzīgas Eiropas Savienības valsts premjers, kurš uzvedās tā, it kā viņš būtu kaut kāds lielvalsts premjers, kurš var visu laiku lidot ar kādām lidmašīnām. Tajā NATO ir nauda un ir lidmašīnas. Jā, bet tur būs tai pašā laikā vai cilvēkam, kurš pats šajā pašā neveiksmīgajā komunikācijā stāsta, cik viņš ir nenormāli bijis visu laiku pārstrādājies, stress un kā to nevar turēt. Jā. Un tad tev ir šis cilvēks jāiet kā ārlietu ministrijas diplomātiem un jālobē uz vēl stresaināku un tā tālāk darbu. Paskatīsimies. Es domāju, objektīvi viņš ir labs kandidāts, bet kāds būs tas politiskais lēmums, tas tad tiešām ir politiķu. Es domāju, vienotībai noteikti jāizdara savu secinājumu par to, kā viņi ir. Runājot par šiem te plusņiem un svītrojumiem, gribēju pajautāt, kāpēc visvairāk plus ir Valdim Dombrovskim, kurš tomēr šeit pie mums uz vietas Latvijā nav tas pamanāmākais un biežāk pieminētais arī mēdījos, jo darbojies prom no Latvijas Eiropas komisijā. Kāpēc tā? Valdim Dombrovskim taču ikreiz, kad viņš kandidē Eiropas parlamenta vēlēšanās, ir tie daudzie plusiņi. Tur ir dažādi droši vien iemesli, ieskaitot, kā ir cilvēki, kuriem kurus pārliecina šī argumentācija par ietekmīgāko latvieti pasaulē. Ir tādi, kuri vēl aizvien uzskata, ka ir jānovērtē tas Dombrovska veikums laika posmā starp 2009. Gada pavasari un 2013. Gadā nogali, kad viņš atkāpās pēc šīs Maksimas. Ir vēl tāds viens cīniskais iemesls, bet es tiešām vairāk nekā no viena cilvēka esmu dzirdējis, ka viņš saka, es balsošu par jauno vienotību un Valdi Dombrovski, jo es nekad vairs negribu redzēt viņu atpakaļ Latvijā. Es domāju, tas noteikti ir mazākums tajā sarakstā, kas diez vai tādu vēl plusiņu viņam. Tur nav, man liekas, pārsteigumu. Es domāju, kopš saviem premjeru laikiem Valds Dombrovskis daudz cilvēku atmiņā ir iesēdies kā cilvēks, kas nolika savas vieglās dienas, atnāca glābt Latviju krīzē, izdarīja, ko jau nu spēja. Un tagad strādā Eiropā čakli, nezog un ir ietekmīga amatā un ir pierādījis sevi. Un tie ir labas atsauksmes par viņa darbu. Ir tur. Un ja visi saka, ka nepieciešams uz Eiropu sūtīt jau pieredzējušus cilvēkus, tad viņš, protams, tam atbilst. Cita lieta, ka viņš jau nesēdēs visticamāk parlamentā. Ja viņš tiks atkal nominēts Eiropas komisijai, tad tur iebīdīsies atkal citi cilvēki, kas nav nebūtu tik populāri. Un starp citu, to es vēl gribu piebilst vienotībai. Ja vienotība vēlās nākotnē kaut kādu to pieredzes pārmantojamību, būtu tomēr jāpasaka šiem pensijas vecuma kandidātiem, ka vienā reizē pietiek. Jo entavs reiz tu tiec pārvēlēts, un kad tad tie jaunie cilvēki var iegūt to pieredzi? Ja visu laiku tur pretī ir ļoti populāri, ļoti pieredzējuši kandidāti, un tad vienā brīdī būs situācija, kurā teiksim, bet mums tagad nav neviena ar to pieredzi, jo vienkārši ir bijis kaut kāds pārāvums. Man liekas, tas tiešām ir tāds jautājums starp viena cilvēka vai pāris cilvēku pašu personiskajām ambīcijām, kur viņš vēlas atrasties, un kā partija varbūt audzina to savu nākamo paudzi. Tā ir taisnība, jā, bet te ir arī vēl tā viena ziņa jaunajai vienotībai, ja te cilvēki dažādi virpināji, kā Valds Dombrovskis aizies tagad uz Eiropas komisiju, Krišjāns Kariņš tomēr kļūs iekšā. Acīm redzami netiks, jo ir vairāk nekā skaidrs, ka Inese Vaidere no sava mandāta, kuru principā viņa tur laimīgi kopš 2004. Gada. Viņa nomainīs partiju, bet viņa... Jā, 20 gadus viņa neatteiksies no tā. Un kādēļ gan, lai viņa to darītu? Lai sagādātu partijai kaut kādas ērtības, ar godu aizvadīt pensijā līderi, kurš ir sevi izsmēlis. Vēl gribēju pajautāt, kāpēc no progresīviem netika ievēlēta Elīna Pinto, kas bija numur 1 sarakstā, bet Mārtiņš Staķis? Es domāju, Staķis vienkārši populārāks, atpazīstamāks kā Rīgas mērs un varbūt tas pieredzes faktors. Ja cilvēki domā, ka jāsūta uz parlamentu pieredzējušāks cilvēks, tad šis ir, man liekas, atbilde. Droši vien, jā, bet mazliet, protams, ironiski ir, kad
tai partijai, kura tik ļoti iestājas par dzimumu līdztiesību un visām šīm lietām, ka tas viņu vēlētājs patiesībā aiziet un nobalsot savā ziņā par cilvēku, kuru tur, ja tur, teiksim, kaut kāda privilēģijas vai ne, būtu tāds šķirklis enciklopēdijā, faktiski pielikt Mārtiņa Staķa foto, jā, un viņš diezgan labi atbilst šim, jā. Viņš ir cilvēks no ģimenes ar politisku jau pieredzi, varētu teikt, tāds dinastijas jau politiķis, jā, gana turīgs, jā. Nu jā, turklāt pievienojies tai partijai vienkārši tāpēc, ka tas ceļš tā Rīgas domē veidojās. Runājot par kopējo situāciju Eiropā, jājautā, un arī jāatceras tas, ka mums šajās vēlēšanās bija svarīgi, lai vairotu atbalstu Ukrainai, bet gribēju jautāt arī ko citu, vai šīs vēlēšanas vairo Krievijas ietekmi Eiropā? Varbūt uz AfD skatoties rezultātu varētu par to kādus minējumus izteikt. Es gan neesmu paskatījusies, kā tur ir tieši, kuri cilvēki ir ievēlēti, vai arī tie skandalozie kandidāti, par kuru tur saitēm ar Ķīnu un Krieviju tagad bija jaunākās ziņas. Es neesmu vienkārši to pārbaudījusi. Bet tas ir risks, protams. Visas labējās partijas Eiropā tā vai šādi beigās izrādās Krievijas Kremļa aģenti. Es pat negribētu viņus nosaukt īsti par ne par labējiem, ne par labējiem, ne par kreisiem. Tiešām šie populisti ir. No otras puses, nabaga Eiropas parlaments ne to vien ir pārdzīvojis. Le Pens kundze viņš ir pārdzīvojis, Farāžu kungu viņš ir pārdzīvojis. Un arī jāpiebilst, ka ir dažāda kalibra dīvaini arī Eiropas parlamentā bieži vien ievēlēti. Bet tas ir jauki, man liekas. Man liekas, ka Eiropas parlaments tomēr ir vienīgā vēlētā institūcija. Tas, man liekas, nav tik traki, ja tur gadās arī pa kādam kuriozam, jo jautājums ir par to, kas ir tas vairākums. Vai tas vairākums ir... Mums pašiem Latvijas parlamentā arī ir bijuši visādi dīvaini. Tas ir ok, ja šiem dīvainiem nav ietekmes. Bet vai kaut kāda Krievijas iejaukšanās slēpta vai neslēpta Krievijas interešu lobēšana, gatavojoties vēlēšanām, bija manām? Tā uzkrītoši droši vien, ka nē. Jā. Tā uzkrītoši droši vien, ka nē, bet, kā mēs zinām, ir jau šīs lietas, par kurām mēs uzzinām pēc gadiem, jā, ka tur ir bijuši kaut kādi, vai kurā brīdī maksājumi, kurā brīdī apmaiņas ar e-pastiem, kurā brīdī konsultāciju pakalpojumi, varbūt no kādiem polittehnologiem, spiežot uz kaut kādām noteiktām lietām un noteiktiem vēlētājiem, kaut vai tādā svarīgiem vai tajā brīdī aktuāliem jautājumiem. Pilnīgi noteikti. Krievija noteikti strādā uz Eiropas parlamentu vēlēšanām. Tas ir pārāk svarīgs jautājums viņiem. Nevar likt visu solus vienā grozā tikai uz Ameriku un uz Trumpu. Mēs vienkārši to nezinām, tāpēc, ka tas ir tāds darbs, kurš ir ēnā. Un kaut kad jau tas nāk gaismā, tieši kā man ir teicis. Uzzināsim pēc pāris gadiem. Uz aizvadīto šo vēlēšanu kampaņu pamanīja, ka raidījuma, kas notiek Latvijā, vārds arī ir ticis izmantots uz ekrāna. Varam paskatīties šo ierakstu, cik slikti ir šādas lietas? Cik slikti ir šādas lietas? Man ļoti gribētos cerēt, ka tie cilvēki tajā brīdī, kad viņi paņēma šo ekrānu šāviņu, ka viņi vienkārši sapriecājās par to, ka viņus kāds iesaka, un viņi neaizdomājās par to, ka pagaidiet, mēs tagad varbūt kāda reputācija. Tā ir slikta ziņa tādā ziņā, jā, par to mediju pratību un tā. Bet tā nebūtu ļaunprātība. Bet tad tā nebūtu ļaunprātība. Es tiešām ticu, ka tā nebija ļaunprātība no viņu puses. Protams, būtu gribējies sagaidīt, ka viņi tad arī tā kā liktu saprast, ka piedodiet, mēs te kļūdījāmies. Jā. Es nezinu. Es neesmu tik naiva. Man liekas, ka tur jau varbūt vienā brīdī bija visi līdzekļi labi, jo reitingi solīja sliktu rezultātu. Deputāti amata kandidāti, kuri izmantoja arī apzinātas nepatiesības, izmantojot, runājot dažādos pasākumos. Par dažiem, man liekas, Kristapāns un Latvija pirmā vietā bija tur līderi tajā Rečeka analīzē. Bet dažreiz klausoties to, ko Kristapāns runā, man liekas, viņš patiešām tā domā. Viņš vienkārši nezina.
Viņš nav izsakojis līdz lietām, un viņš saka to, kā viņam šķiet. Jā, bet viņš to saka kā faktu. Bet tas nav fakts. Tas jau nav tikai Vils Kristapāns. Piemēram, bija, manuprāt, stabilitātei bija šie kandidāti, ja, kuri apsēžās un stāsta par to, kā Latvija saražos tev elektrību pārēm. Kas ir elementāri patiesībā, to var pārbaudīt, ka, diemžēl, mēs nenodrošinām paši sev ar elektrību, jā, un neviena Eiropa mums noteikti nav piespiedusi to elektrību kādam pārdot. Jā. Tur par centra partijas dažu kandidātu tur kaut kādiem izteikumiem par to, kāda Ukraiņi mums tas šausmīgas slimības savedīs vispār. Tas jau ir tādas uz naida kurināšanas robežas, un nezinu, vai drošības dienesti kaut ko ar to dara vai nedara, vai... Jā, daudz ko esam piedzīvojuši šo vēlēšanu aģitācijas kampaņā. Ir arī visādi neparasti formāti bijuši. Piemēram, Eiropas parlamenta deputāta Ines Vaidena intervēja Kaķis Manfrēds. Paskatīsimies fragmentu. Manfred, tu taču zini, es lidoju uz savu darbu Eiropas parlamentā, kur es esmu deputāte. Es lidoju gan uz Briseli, gan uz Strasbūru, un tur nedēļas vidū es strādāju. Protams, es strādāju arī vides komitejā, un tur kaķiem ir ļoti liela uzmanība veltīta, lai ar kaķiem viss būtu labi. Kādas šo vēlēšanu īpatnības paliks tautas atmiņā? Man viena īpatnība liekas tas, ka ir diezgan daudz plusu saņēmis kandidāts, kurš nav sniedzis nevienu interviju. Šlesera dēls, jo Šlesers aizliedza viņam. Nē, tas gan nav īpatnēji. Uz visiem plakātiem taču bija rakstīts Šlesers, un vienīgo Šleseru, ko varēja atrast, tas vēlētājs tajā sarakstā, tas Šlesers. Tā ir īpatnība, ka tēvs aizliedz dēlam, pieaugušam saimnes deputātam, viens no 100 saimnes deputātiem aizliedz sniegt intervijas. Es tādu gadījumu neatceros. Tas ir kaut kas super unikāls. Un šis cilvēks tik un tā saņem savus plusus. Man liekas, tas ir absurdi. Varbūt tas pat vēl trakāk nekā Kaķis intervē Vaideri. Varbūt, bet tas triks ar kaut kādiem tiem uzvārdiem, kas šoreiz pat nav triks. Mums ir Krišjāns Valdemārs no jaunlatviešiem te kandidēja. Ja, mums ir bijuši gadījumi arī, kad kaut kāds Putins ir atrasts, ja, ko ielikt vēlēšanu sarakstā un tam līdzīgi. Ja. Tā ir tāda... Tā ir problēma. Jā, tā ir problēma. Nevar būt tā, ka saimnes deputātam tēvs aizliedz runāt. Tā ir problēma. Un viņš klausa. Tā ir problēma, jā, protams. Jā. Bet tā otra daļa, kurai mēs it kā nepieskāramies, es domāju, ka daudzām partijām vai vairākām partijām šīs bija eksistenciāli svarīgas vēlēšanas. Tādā ziņā, ka vai turpināt vai nē, Saskaņa iespējams šo testu ir izturējusi. Es domāju, ka kustība par... Tas stāsts ir beidzies. Jaunā konservatīvā partija ir teikusi, tās priekšsēdētājs Gatis Eglītis, ka viņi turpinās, ja, gatavojas uz pašvaldību vēlēšanām, bet pašvaldību vēlēšanas vismaz iepriekšējās viņiem bija ļoti vājas. Tā ka līdz ar to tā arī ir tāda cīņa par izdzīvošanu. Ar visām šīm centra partijām un visu pārējo, ja, bez Tatjanas Ždanokas, kur mēs redzam, ka Tatjanas Ždanokas komanda kā tāda nestrādāja, kā sauklis vai kā zīmols. Vēl no rezultātiem, es domāju, ZZS ir arī vērts pārdomāt, jo viņiem vienmēr ir slikts rezultāts Eiropas parlamenta vēlēšanās, bet šobrīd tas balsu skaits ir katastrofāli zems. Un atcerieties, tā bija vienīgā partija, kur tik daudz ministrus bija izvirzījusi sarakstā. Man liekas, tas ir protams, gribēju arī jautāt, kā Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultāti ietekmēs turpmāko politisko gaisotni Latvijā. Piemēram, ņemot vērā, ka jaunās vienotības politiķiem tika pārmesta augstprātība, vai līdz ar šiem vēlēšanu rezultātiem politiķi nekļūs vēl augstprātīgāki. Es domāju, ka tā augstprātīgā komunikācija bija tieši Kariņa problēma. Viņš ir saimā, redzēsim, kā viņš performēs, ko viņš tur darīs, kā viņš uzvedīsies. Es domāju, ka diez vai tam būs kāda ietekme uz koalīciju, kas ir tas svarīgākais jautājums, vai valdības koalīcija no šī nostiprinās vai vājinās. Es domāju, ka tur diez vai varētu būt kaut kāda būtiska ietekme. Droši vien, ka nē. Es domāju, ka līdz ar šiem vēlēšanu rezultātiem lielā mērā ir noņemts arī jautājums par to, vai Latvija varētu mainīt Eiropas komisāru. Šis bija jautājums, ko bija uzrunājis gan Zaļo un Zemnieku savienība tajā priekšvēlēšana kampaņas laikā, gan arī progresīvie. Es domāju, ka tagad tas jautājums ir vienkārši atbildāms. Lūk, jā, paskatieties, kāds ir viņa rezultāts, jā, par ko mēs runājam. Jā.
kas ir žēl šajā sakarā, un, manuprāt, būtu bijis labi, ja mums tomēr Latvijā kaut kādā brīdī notiktu kaut kāda tāda normāla diskusija par to, ka mēs radām kaut kādu kārtību, kā tas komisārs tiek virzīts. Nē, kārtība jau ir. Mēs tad varam teikt, ka mums viņa nepatīk. Bet es domāju, ka tas ir loģiski, ka valdība, kura uzņemās atbildību par politiskiem lēmumiem, ka tā arī deleģē šajā... Pēc būtības jau premjers, nevis valdība. Tas jau ir tas, kādēļ arī šīs ten varēja Bet es domāju, ka tas ir tāds... protams, ka premjers uzņemās atbildību par ministra kabineta darbu, un tad jautājums par ministra prezidenta autoritāti un to koalīcijas sastāvu. Man liekas, ka tas ir loģiski, ka valdība deleģē valdībā. Ko šajā stāstā par nākamo Eiropas komisāru posteni, kāda loma ir tam, ka interesi par to ir izrādījuši arī citi, piemēram, progresīvi? Es domāju, ka šobrīd vairs nekāda tādēļ, ka ir vienotība, ir atbilde Valda Dombrovska plusiņu skaits. Un es domāju, vienīgais, kas varēja, ja teiksim, Nacionālā apvienība būtu iegūsi pārsvaru balsu skaita ziņā, bet Zila jau pirms rezultātiem jau atteicās no šī, viņš tēmē uz to viceprezidenta amatu parlamentā atkal. Viņš kaut kā izvairās no tāda reāla izpildvaras darba. Laikam tas deputāta formāts ir patīkamāks. Jā, tad vēlēšanu sekas analizēsim arī Spriedra Delfi raidījumā rīt. Šodien saku paldies raidījumu viešņām. Uz tikšanos!